Kā nauda ir saistīta ar seksuālo enerģiju? Nu, jo tā kā man ir praksē bijuši vairāki gadījumi, kad cilvēki, kuri grib naudu, beigās atdurās pret to, kad man nav sakārtotas attiecības, vai mana seksuālā dzīve ir bloku pilna, tā teikt, ja? Tad nākās nonākt līdz zemapziņas aizspriedumiem, zemapziņas blokiem, lai saprastu, kāpēc tev tas ir izdevīgi. Jo viss, kas notiek mūsu dzīvē, ir izdevīgi. Man galvā nāk no sesijas viens gadījums, kad cilvēks saka, kāpēc tai naudai ir jābūt saistītai tieši ar to seksualitāti? Tāpēc, ka tā ir tā joma, kuru cilvēks vislabāk atstātu neskartu, tur nepieskartos. Bet tieši tas ir ļoti svarīgi, jo tad, kad tu to pamatu izkustini, tu sāc saprast, kā tā dzīvības plūsma tevī vispār kustās. Un ja tu baidies viņu kustināt, vai tev liekas, ka tā kā ir, tā ir labi, ka tik nekas nemainās. Jo tad iespējams prāts būvē dažādas lietas, kā tas viss varētu sabrukt. Mācoties pēc doktora Hammera loģikas, tad tur ķermenī viss ir savienots. Tad tas, kas notiek, piemēram, tavās emocijās, vienkārši pārtop par tādu tā kā bioloģisku valodu, par simptomiem, sajūtām un blokiem. Un bieži tas tā saucamā seksuālā noslēgšanās vai neatraisīšanās, pat tie brīži, kad cilvēks it kā nejūt vēlmi vai atvaira otru partneri, tas viss bieži ir saistīts ar konkrētu konfliktu. Un pēc doktora Hammera tas ir teritorijas pārkāpuma vai seksuālā pazemojuma konflikts. Lai tev būtu skaidrāks, tas ir tad, kad tāds brīdis, kad cilvēks ir juties, kad viņam pārkāpj viņa robežas, kad viņš ir pazemots, kad viņš nespēja aizstāvēt savu telpu un ķermenis to visu atceras. Tas aizveras, lai vairs nesāpētu, lai nepielaistu klāt sev tādas situācijas. Un tad interesanti ir tas, ka tieši šī pati enerģija, kas iet caur dzīvības centru, caur seksualitāti, ir arī tā pati, kas kustina mūsu to dzīves plūsmu. Kas ir dzīves plūsma? Radošums, nauda, spēja saņemt. Tāpēc jau bieži cilvēks ir seksuāli noslēgts. Un arī finanses vienkārši parādās stagnācija. Un tā ir viena un tā pati plūsma, tikai dažādās izpausmēs. Jo īstenībā gan seksualitāte, gan nauda, tas viss simbolizē vienu. Tas ir tava spēja pieņemt tavu vadību, drošību, vērtību sajūtu. Un ja iekšēji ir bailes, kauns vai neusticēšanās, tad enerģija neplūst ne tur, ne šur. Un ķermenis runā caur sāpēm, iegurni, caur urīnceļu iekaisumiem, caur spriedzi, caur nogurumu, caur sausu guļotādu. Tātad tas ir vienkārši veids, kā tavs ķermenis tev saka, halo, man trūkst brīvības, man vajag justies drošiem savā vispār teritorijā, plūsmā, kad man neviens neuzbrūk. Un tajā brīdī, kad tu sāc nevis cīnīties ar simptomiem, bet sāc ieklausīties, ko tad tev stāsta tavs ķermenis, tikai tad notiek tas klikšķis, un tad tu sāc dzirdēt sevi. Un tikai tad atkal sāc ieiet tajā plūsmā. Un tas ir tas brīdis, kad nav vairs grūti, kad sāk palikt viegli. Jā, tu nezini, kā tas ir. Tad, kad tu sāc to darīt, tad tieši tas ir tas mirklis, kurā tu sāc saprast, ka tu ej pareizo ceļu. Varbūt ir bailīgi, jo tu to neesi pieredzējis, bet sajūta un tev pēkšņi saka priekšā, tas ir pareizi, tava izvēle ir pareiza. Tā kā ir vērts strādāt ar sevi, lai tiktu vaļā no šiem blokiem un baudītu gan to, ko tev spēj dot tavs ķermenis, gan to, kā tu spēj piesaistīt savā dzīvē un radīt šo finansiālo plūsmu.